Abos vienādos sastāvos Latvija redz Rīpas vārtiem. Tagad Ripervārtos un Latvijas izlase izvirzās vadībā. Arī šajā spēlē otrodien pēc kārtas tiekoties ar Norvēģijas valsts vienību. Un tas ir vārtguvējs Kristaps Krastīņš, New Hampshire's universitātes spēlētājs. Skatāmies te mēģinājums no distances, Cibuļskis šauj pa vārtiem un vārtu priekšā veiksmīgi nospēlējas Krastīņš pielabojot un pēc tam tiekot arī pie atlēkošās ripas un ietriecot to garām Normanam. Spēlēs līdz vārtu priekšai. Kurāt arī nospēlēja Latvijas izlase. Nav šeit pārmetiena, ātri atgriežas uzbrukuma zonā Norvēģija. Vēl 30 sekundes, lieliski iespēja un arī Ripervārtos. 32 sekundes pirms pamatlaika beigām Norvēģi rezultāti izlīdzina. Līdzīgs scenārijs, tikai nedaudz dramatiskāks šīs dienas spēlē kā vakar. Un pašās beigās. Jakubs Bergmans. Uzstāv vārtus. Izdevās ātri atgriezt, sagriezt visu atpakaļ te uz Latvijas izlases pusi. Un Salstens no nērtās. Ļoti skaisti filigrāna piespēle. Redzam, cik tālu ir Grigals. Saprat to, ka Bergmans metīs. Mēģināja samazināt distanci. Trāpīja ļoti precīzi. Līdz ar vārtu stādu trāpa Berglunds un izlīdzina rezultātu. Pavisam nedaudz pietrūka. Viens Prokorenkovs, Rihards Bukārts. Reiz Rikārds pamatrībās vārtiem un te Grigals ar nūju. Pātri pasit pagulu patraucēja, bet šī bija ārkārtīgi bīstama epizode. Tā nav beigusies un Ripervārtos. Tomēr Norvēģi spēja izraut uzvaru un tā arī šī spēle noslēdzas. Un šķietam nevainīgi epizodē aiz vārtiem, bet tā ilga diezgan ilgi. Jā, tur nezinu, komunikācijas kļūda vai kas tur aiz vārtiem. Divreiz neprecīzi nospēlēja Latvijas izlase. Tieši ar ripu jau. Tā kā šķitie jau kontroli 100%. Un tad kaut kādas nesaprašanās tur aiz vārtiem noved līdz tam, ka bija vairākas iespējas. Te jau Berglundam pirmajā reizē bija lieliski iespēja, tad labi nospēlēja Grigals. Un te vēlreiz nesaprašanās un šoreiz ar otro mēģinājumu Berglunds nospēlēja precīzi. Žēl, jā. Kopumā ļoti labu spēli aizvadīja Gustavs Dāvis Grigals, bet tomēr